Viss sākās ļoti sen. Es vēl nebiju maģistros iestājusies. Man bija tā pauzes ar bakalauru un maģistru. Jā, reizi. Jā, tajā pašā gadā, kad es maģistros iestājos. Man bija tāds projekts, ilgi brieda. Cukurs? Jā. Ilgi brieda. Kā? Es sākumā gribēju dzīvoklīti, kurš ir atvērtā studija. Tā kā dzīvoklis bez stiklotas. Jā, es nebiju iedomājusies par stikloto vitrīnu, vai arī tas man likās neaizsniedzams kaut kas. Jā. Šausmīgi ilgi noļaujos, tāpat kā tagad. Tas dublis divi varētu teikt. Bet kas ir, ko nozīmē tā atvērtā studija? Kā nāc tu, nāk citi. Jā. Un es gribētu, lai nāk arī svešinieki. Nevis tikai čomi. Un viņi nāk? Tikai pierakstīties uz nodarbībām. Jā. Un ko jūs nodarbībās darat? Klasnēm. Pievērsams. Tā kā uzstādījumi? Bērniem. Pēc vēlmes. Jā. Un tad tas mērķis tie atvērtie studijai bija, lai nāk iekšā cilvēki? Kaut kā sākt stāstīt, ka ir tāda lieta kā māksla. Varētu būt arī tirgus, vai jūs pirkt. Radīt interesi. Un kā tev liekas ar to sabiedrību un mākslu mums šeit? Tā man pirmā vieta bija Āgenskalnā. Es atceros, tas bija baigi daudz gadus atpakaļ. Jā. Viņš, tāpēc, ka sākās Covid, vairs to nevarēja pavilkt finansiāli man ģimenam, tad to aizliksiet. Tur bija tā baigi izolēta, tā, ka, vispār nav feedback no ielas. Šeit ir tā, ka tiešām televizors, un tas man nofčēs, tas paskatās, tas pastāv. Tas message tiek nodots, ka tāda lieta eksistē. Tas ir simtpunkti, kaut ko es esmu iedevusi šeit pilsētā. Un tad, kā tavuprāt ir ar sabiedrību un mākslu? Cik mēs par viņu tā kā zinām un kā tu vērtētu? Ļoti šaurs loks kaut ko zinu un paši viens otru samīļo. Jā. Neteikt turpjāk. Bet kāds ir arī kādreiz ienācis un to, ko nopircis? Nē. Pagaidām? Pagaidām, nē. Jā, bet viņi ir tā kā... Bet es gribētu. Vai viņi ir gribējuši, es nezinu. Es vispār nezinu, kā cilvēkam rādīt to interesi. Uzkrāt attēlus, vispār sāksim ar to, ka iemācīties atšķirt attēlus ir, tur bija šit jāieguldās, es nezinu, cik ilgi. Kāds ir iemācījies atšķirt attēlus? Pseidomākslu. Nē, bet planējumu pseido no īsta, amatieru no profesionāļa, labu dizainu no slikta dizaina, labu arhitektūru no slikts. Un kas varētu tev sabiedrībai to iemācīt? Kā viņi varētu to apgūt? Laikam jau jāsaka, ka atbildīgais ir mākslinieks. Tu diezgan labi dari to darbu. Es nezinu. Ir vēl kāds kam ir šāda studija Rīgā? Rīgā? Jā. Man liekas, ka ir bijušas dzīvokļos. Ir atvērtās dienas noteikti. Grošam, piemēram. Jā. Jā. Daudziem ir noteikti. Mums izpārdošana. Tur studijā mirušajiem Korovinam bija. Kas viņam bija? Dzīvoklī? Studijā.
Vai pie dēnāta, vai dēnāta. Bet es Sajaukšanas nezinu, faktors jā, bet es nezinu, kā tas viņiem darbojās, ka viņi nav tā kā, jo šitais jau ir... Nu, liekas, kad, tas darbojās tā, ka galvenās. paziņoja internetā, nāciet šīs 3 dienas, un tad 3 dienas viss draugi nav. Tie, kur ir Kaut ko internetā. nopērk. Jā. Jā. Jo šeit jau ir tā, ka tur nav jābūt internetā, lai tu atrastu. Tā kā tu tur nāc gājām. Jā, tie mani klienti, kas ir skolnieki. Jā. Tie ir tiešām garām ejot, jā. Vienkārši gāja garām. Jā, gāja garām. Mūsu rajons, un šeit plazā man bērni tur radoši vai varētu nākt. Šodien arī viens sievieti bija nāks. Un tad viņi nāk un tu viņiem mācīja uzstādījumu. Ir bijis uzstādījums, ir bijis tā, ka nebūs nekāds tavs uzdevums. Mēs jau izdomājam, ka uzdevums ir. Jā. Puķis savreiz tā nāks. Viņi jau nāca ar savēju to kaut kādu plānu. Tas ir galā, tas ir entertainments. Es esmu entertainments, nevis tur kaut kāds grāts vai kas. Ietam paralēli var kaut ko iedot, ļoti priecājos, bet tā vispār tā ir, tas ir atslodzē. Un tu pat arī to izbaudi? Gan jā, gan arī plosa. Kāpēc plosa? Vispār komunikācija ar cilvēkiem plosa. Jā, es tev saprotu, jā. Bet, un šeit ir tā lielā mape. Tev ir tas biroja motīvs tagad. Jā. Un kas tur notiekās ar biroja motīvu? Pagaid, šķērs nav no biroja, šķērs ir no šūšanas kantora. Bet varbūt arī no biroja. Bet pirms tu man stāsti. Bet to lielā mape? Jā, pastāsti par to lielā mape. Tur ir viss kaut kas. Priekš manis tas ir saraksts ar lietām, kuras esmu nepilnīgs. Saraksts ar kādām lietām, kuras tu nepildīsi? Nē, kurās es esmu nepilnīgs cilvēks. Un tas tur ir rakstīts tajā maizā. Tur viss ir maziem burciņiem rindiņā. Tad es aizvērs ciet un uzglaznos mākus. Jā, vēl tā varētu būt Latvijas birokrātija, kur ir samazināta. Jā, sakompresēta. Sakompresēta un uzglazot lielu formātā. Birokrātijas mazināšana, nevis birokrātija pat mazināšana. Un tu viņu tā kā mazini vai viņi jau tur ir samazināti? Nē, viņi ir diezgan liela, man liekas. Priekš mapes, man liekas. Tas ir liels. Bet es nezinu, šis ir mans pirmais mēģinājums kaut kādā biznesa pusē iet. Tā darbnīca? Jā. Jā. Tāpēc es neesmu uz savas ādas baudījuši, kāda ir birokrātija Latvijā. Godīgi. Es tikai komentāros lasu, ka ir slikti, grūti. Tu teici, ka tu šodien nodarbojies ar birokrātiju, kā bija? Es aizsūtīju līgumus saviem dizaineriem, kuru darbus šeit var nopirkt. Jā. Tas ir ļoti vienkārši. Mums tā mapa plāna. Jā. Tā vēl nav nopelnījusi. Tā nav uzblīdis, galīgi nav uzblīdis. Vai būtu tik forši, ja varētu uzblīst? Tie birokrātija, šīs iestādes. Tie dizaineri, kuru darbi te stāv, jā? Jā. Kā sauc tavu sunu? Čapa. Viņai ir 3 vārdi, ne 2 vārdi. Čapa, melna viela. 2 vārdi. Un cik viņam ir gads? Jā, pusotrs. Jā. Viņa vai viņš? Viņa. Jā, viņi grib spēlēties. Katru reizi, kad kāds atnāk ciemos, grib spēlēties. Tas ir draudzīgs. Un tev bija, agrāk tev bija teksti pamatā. Jā. Un tagad bija Ziemassvētkos. Un es nezinu, tev labi redzi? Jā, pietiekami. Tur redzi burti. Riski. Jā, viss. Viss tur tu pietiekami. Jā. Tagad tu tos visus burtus atstāji iekšā mapītē. Jā. Diezgan dzīvē izskatās tā kā 100 reizes labāk nekā
bildēs. Jo bija kaut kas tā kā, jā, vērojams jauns. Tā kā tā, kas bija šim, es jau no sāku galvu, kad tu no Polijas atbrauci. Es tad sāku skatīties tevējos darbus vairāk un vairāk. Un tas bija, kurā gadā tu atbrauc no Polijas? Kurā tur nezinu? 15. Jā, 15. Jā. Un tagad tas viss ir kaut kā transformējies pilnībā. Tur bija kaut kāds izklāts uz Grīdas akadēmijā milzīgs audeklis, kaut kāds gigantisks, kur tu biji atvedus laikam no Polijas. Nebija viņš gigantisks. Viņš nebija tos lēks, kurš tev bija čučus bija. Manā atmiņā viņš ir tik liels kā tās darbības Jā, viss jau. Jā. Un, okei. No. Un kad šitie ir tapuši? Šeit? Kurš janvāri? Tev bija kaut kāda izpārdošana? Jā. Es taisīju pati uztaisīju sapelnīt šeit kaut kā tas starta kapitāla. Jā, tur bija tāda laba sērija. Es ceru, ka izpirka viņus visus. Jā, daudz ko, visu kaut ko nopirku. Jā. Par tevējo to procesu, kā tu no rīta tu pamodies, kā tas tur radās tā lielā zaļā mapa un tā mazā zaļā mapa? Mazā bija, kā, vispirms radās mājās. Nevis no rīta, bet vakarā. Es no rīta man paiet 3 stundas vispār, kamēr es atjēdzos, kad varētu, beigt skrūvēt telefonu vai bezmērķīgi kaut kā kustēties pa māju. Man vajag ļoti, ļoti iesildīties pēc miega. Tikai agrāk es teicu, es 4 sāku strādāt, tagad tā vairs nav. Vēl vēlāk. 6? Apmēram, jā. Un tu pamodies un bija 6 vakarā? Tad tu pieķēries? Jā, 6 vakarā pieķēros un mājās. Es vienkārši ieraudzīju to objektu. Un tas ir viens no neglaznojumiem objektiem, kas man ir jāglazno. Jo tas, ar ko es šobrīd reizēm strādāju, ir tādas formas, kas ir tik nosacīti tīslas vai kaut kā. Vai vienkārši tādas formas, kas nepakļaujas gleznieciskumam un tādai attēlošanai plaknē. Tas šūpaļzirdziņš ir gandrīz pirmais no tiem. No šī koncepts, tā saucamā. Un kā tu tās lietas identificēji, ka viņas nepakļaujās plaknē? Piemēram, plasmasas krēslu balto, zini? Jā. To es identificēju, mēģinot viņu uzzīmēt. Jo es skatījos, kā viņš ir tik tāds neglīts, bet tur tās līnijas, kā viņas tur iet, locās, un kur viņi tur aizlocās. Kā ir ļoti grūti uzzīmēt to. Un tad tu viņu arī tā kā tu meklē tās formas neattēlojumās. Jā, tādas, kas nav tā kā bāzīta, kurai ir foršs profils un izliekuma vai sieviete vai vispār viss skaistais, superīgais. Tas, kas glezniecībai paredzēts un kur tā tradīcija ir 1000 gadu attēlot to. Un tas, kas tā tad nav es ņēmu tās formas, nav tā, ka es būtu vienīgais ārtists, kurš to dara, protams. Bet es ņēmu tās formas, kas ir neērtas attēlošanai uz plaknes glezniecības medijā. Vismaz manai rokai toči neērtas. Tu vari nosaukt kādas 5? Jā, šūpuļzirdziņš, šķēres mape. Krēsls. Van Gogh Hockney saprāta krēsls, tas ir tās parasts krēsls un tas plasmasas krēsls. Jā.
plasmasas pludmales Šitais? krēsls. Jā. Jā. Kas vēl man ir? Man ir klavierbeņķis, bet viņš nav tik... Viņš ir līdzīgs, tas viss ir līdzīgs, bet viņu ir patīkami un viegli glezniet, tāpēc par to tā godīgi nedrīkst. Nevar pateikt, bet es drīkstu klausītājiem turēt noslēpumu. Ja es nākošajā izstādē ielieku kādu milzīgu klavierbeņķi, tad tas arī ir tā grūti attēlojumā forma. Es bišķi pakrāpšos. Es nevaru neteikt. Pieņemsim mape. Tur ir tāds taisnīgs stūris. Tā kā viņi ir pustukši, viņš ir tādā trīsstūrī nedaudz. Tur viss ir tik elementāri, ka kā to uzgleznot? Ka tur nav kaut kādas kaut kas senčīgs. Jā. Šis būtu diezgan, tā kā šis cukurtrauks būtu ļoti pateicīgs. Superīgs, jā. Un arī caurspīdīgi rozā brilles. Es šodien mēģināju zilās brilles, un tad man bija tas, jānāk šurp. Tas bija mājās. Arī caurspīdīgs? Nē. Es vispār caurspīdīgu virsmu nemācās tādu. Tā fotoreālismu taču. Citas brilles zilā krāsā. Nē, man ir pārāk, man ir par daudz, man tā līnija ir par maz vietas tur, lai es justos ērti. Tajā formā vārdā brille. Bet krāsas ir vienīgā mēbela vai vēl pieņemsim Molberts? Molberts varētu būt viena no tām formām, jā. Es viņu esmu ieglaznojis kaut kur citur. Tas lielākās bildēs. Ir tāds tīsls, jā. Kā tu nonāci līdz tam, ka tev vajag meklēt tās lietas? Es īsti nezinu, kā lai godīgi atbild. Viens variants varētu būt tā, domā, kāds būs tavs tālākais ceļš. Daudz par to domā? Reizēm, jā, tādā, jā. Kad kaut kas beidzās, tad jā, noteikti. Tā kā kas tālāk. Kāds ir beidzās? Tev teikt, tā kā... Beidzās viens projekts, izstāde beidzās, un tad tā, ko tagad? Tas laika nogriezis ir tā kā no ekspozīcijas līdz ekspozīcijai? Tā agrāk varbūt bija, bet tagad es pat nezinu. Un kur tev būs nākamā izstāde? Nezinu. Jā. Tad šis nogrieznis nav pagaidām zināms, kad viņš noslēgsies. Jā. Man nemaz neprasās, ka viņš noslēdzos. Jā, es gribu, man patīk. Kaut kas, viņu pieminēt, bet saprāna tā, kaut kāda ietekme. Cauršāva smadzenes. Pastāst vairāk par viņu. Es jau neko daudz par viņu nezinu. Par tiem viņu darbiem, Viņi ir lakoniski, kompozīcija laba, krāsas saliktas superīgi tā, ka tur gaismas spīd vēl, var gaismas sajūtu, kontrasts, un tāda jauda. Tu stāvot viņam blakus, vienkārši jūt, ka tā bilde raida, un tu domā, man nobīties un iet prom vai palikt un pastāvēt. Ja tev dotu viņu darbu, tad tu viņu nopirktu, ne? Es nozagtu. Es nolopītu, es nogalinātu. Viņa tādā veidā. Labi, nē. Nē, nav tāds drosmes.
Bet, jā, es gribētu ļoti, jā. Kāds savu mākslinieks tu gribētu? Diebenkorn, Richard Diebenkorn. Man ir jāpainteresējas, kāda viņiem tur bija tās savstarpējās attiecības. Bija Tībauds, Diebenkorns un Saprāns. Un Saprānam bieži piešķiet, ka viņš ir ietekmējies no Tībauda. Un tur vēl tam visam kaut kur pa vidu vēl ir Diebenkorns. Tā ir tā Amerikas kustība. Kalifornijas kaut kāda tur 50, 60 radusies. Un tagad pēdējā izstādes, ko tu biji. Atceries? Nē, es zinu, uz kuras būšu. Uz kuru? Es biju vakar uz Kito Kato filmu. Tā varētu būt izstāde. Jā, viennozīmīgi kino ieskaitās. Mākslinieces filma. Tev patīk? Bet filmu? Tur laikam nemaz nevar komentēt tāds jau. Tas uzdevums. Arī vizuāli noteikti. Jā. Vizuāli noteikti. Atjautīgi. Jā. Vienkārši, jā, tas nav topiks, kas mani aizrautu, bet vispār jā. Tas bija par mākslinieku piedzīvojumiem Berlīnē, braucot Erasmusā un nokļūstot seksu klubā. Vai vajadzēja iet uz to kinokar? Es nekā mēs tur plēnām garām. Bet, es redzēju citus, kas gāja uz filmu. Varbūt tur bija otra filma augšā. Jo tur tādi drūmie ģīmi gāja. Prom gāja drūmie ģīmi droši vien. Uz turien gāja priecīgi. Prom visi gājām drūmie ģīmi, jo tas bija tiešām 3,5 stundas vairāk. Es nezinu. Jā. Un tev pēdējā izstāde, kur bija? Lukā. Luk galerijā man bija rudenī, man bija septembrī. Man tur bija lidojošais galds ar spārniem, jeb taurinītis. Viens no šitiem objektiem. Zini galdu ar spārniem? Tavējo galdu ar spārniem? Nē, vispār galdu ar spārniem. Nē. Tāds padomju galds, kurš svētkos izplaša spārnus. Jā, zinu, jā. Es gribu atšeit. Tad, ja kādam ir galds ar spārniem, gaišā tipa, un viņš ir gatavs. Nesies uz ģertrūdas. Vai nes uz ģertrūdas 53? Jā. Vienmēr vaļā? Varētu sapēt. Lai apklāja plēvi tikai. Pieliek zīvīt. Atlidoja, jā. Pats atlidoja. Bet tā jau tajā pašā Googlā, man liekas, iebāzi kontakti var vienmēr uzzvanīt, un es esmu Zīgumu kvartālu attēlu no kādas. Ja neesmu šeit. Mums bija VDV skolotāja Starka. Tā bija. Es biju pie viņas sagatavojoties gājuši privātsimām dažām. Līdz salos gāju un nevarēju vairāk uzkāpt. Sagatavošanas kursiem uz... Sagatavošanas kursiem paralēli gāju uz privātiem darbībām pie viņas. VDV? Pirms, jā. Jā, 9. klasē. Bet tu esi oriģināli no Kurzemes kaut kur, vai ne? Es esmu dzimusi Rīgā. Jā, labi. bet esmu no Piņķiem. Tāpat kā daudz citu mākslinieki. Jā. Es nezinu, kāds ir iespējams. Piņķi un Malpils. Piņķos izaug mākslinieki. Malpilī vēl tur, man liekas, ir kaut kāda mākslas skola. Piņķos nav? Nē. Piņķi. Un tad Rīga. Jā, tas jau tur ir Pūtens. Viens Pūtens. Kur ir Piņķi? Tas ir Kurmals.
Jā, tā jau ir Rīga, jā. Tikpat kā. Nu, mūsdienās varbūt. Jā. Es augu, tad tie bija vēl dziļi lauki. Tagad tur ir sabūvēts privātmājas. Ja? Tur vienmēr ir bijušas sabūvētas privātmājas. Bet tagad vairāk, ne? Tagad ir gan privātmājas, gan dzīvokļi, gan veikali, gan mūzikas skolā jauna ēka, gan veikali, gan mūzikas skola kultūras centrs. Kas vēl tur ir? Futbola laukums, automazgātuve. Visādi biznesi. Bet kā tu tur gāji caur tam futbola laukumu un tu tev vienkārši iespēja zibens, un tu izdomāji, ka tu glazno? Man liekas, ka tas zibens iespēja jau pirms es biju izgājis caur futbola laukumu. Tā kā pirms tu gāji iekšā, ja? Tas ir automazgātuve gāja garām. Jā. Man ir tā pašizdomātā, pirms dažiem gadiem pašizdomātā teorija. Man vienkārši mājās nebija televizora, bet bija 3 gleznas. Viena man likās šausmīgi forša. Redz kā, tev bija mājās māksla. Un tā tev izglītoja. Zini, ar šodienas aci. tas būtu tāds smērējums, bet jā. Viņi vismaz centās tā. Jā. Nu, tur bija tāda realistiska, idealistiska lauku ainava. Tā nevis bija, bet ir tā glazna vēl joprojām ir mums bez senčiem virtuvē. Mantota no mammas papa. Un man likās tik suprīgi tur tā malka skaudze un tā taciņa, un ka tur pat varētu tā kā ieiet iekšā tajā bildē. Tas viens, otrs skolā bija aizliegtas gaitenis, kur siekie nedrīkst vazāties. Bet reizēm sanāk, kā es dzīvoju vistuvāk skolai, un tad es viņu katru dienu kavēju. Un tad, kad ir... Tad, kad neviena nav, tad tu mierīgi, ja ir šortkats, tu ej caur to skolotāju foajē. Tur vienmēr glaznas. Kaut kā, rāva uz to pusi. Jā. Un tā tu, viņas bija tik aizraujošas, pierāva iekšā. Nē, viņas galīgi nebija aizraujošas. Man bija drīzāk tāds, what the fuck, kas tas ir? Tā kā tas televizors, kurā tu nesaproti, ko tur rāda. Bet, viņš kā televizors ievelk. Stāvoša bildi, kur ir iekšā. Bet tu katru dienu glazno? Nē, bet bieži. Bieži? Cik bieži? Nezinu. Cik tu tā kā saglazno? Ātri daudz? Arī nezinu. Ir reizes, kad es pieķeros un varu 20 stundas glaznot no vietas. Nevar iziet ārā, nevar izkāpt ārā. Citreiz tā nav. Un kas ir tas, kas nosaka to, ka tā ir vai nav? Ja es to zinātu, tad es izdarītu tā, lai tikai ir un ir un ir. Varbūt kādreiz tā pieklājības pēc aiziet uz kādu ballīti. Tā varētu tikai glaznot. Un tev ir tā kā jāsaņemās, lai to darītu? Arī. Kā... Vienīgais tas, kā jūs esat iecīgam vai kā tu bija? Ja glazno, tad nav sajūtas par zemē nomestu dienu laiku dzīvi. dienu. Jā, tā. Tad tu arī koncentrējies uz to, lai tu visu laiku glaznātu? Nav tā. Nav tā galīgi. Nav tā. Es daudz loderēju vēl. Es esmu mājsaimniece. Citreiz kaut ko citu radošu padaru. Man ir suns, man ir jāsteidzina suns. Un
Nu, tā ir jau arī dzīve ārpus, protams, ka ir. Jā. Bet gribētos, kad ir tikai... Nē. Nu, kā ir, tā gribētos. Tā arī ir. Un pietiekami bieži tā, ka jāpasraglā arī ir regulāri. No mēneša kādu nedēļu noteikti nosragloju, pilnīgi noteikti. Jā. Nu, vajag jau tāds. Un es to esmu sākusi sakt par atpūtu. Bet ļoti besīgi. Tev ir kaut kādas metodas, kā tur to ļaujies vienkārši? Tad, kad tas sāk beigties, tad man parādās interesi, pieņemsim, varētu pavingrot. Nu, kaut ko izdarīt savu labu, kaut ko foršu. Nu, tad jau arī tas beidzās, jo vienkārši tam ir laiks beigties. Tad tā vingrošana nevar arī ieiet kā disciplīna, jo tad, kad viss ir ok, tad nav iemesls stepīties. Un šis melnais ruksis. Vai. Antidepresants. Jo viņš izvēl, tā kā suns ir antidepresants, jo viņš izvēl laukā? Nē, nu viņš pēc būtības padara priecīgu. Bet es visu Rotko? Jā, protams. Viņiem nomainījās nesen ekspozīcija. Tā ir Rotko ekspozīcija? Nu, tā mainīgā ekspozīcija. Tas viņiem... Tā izstāde. Izstāde nomainījās. Jā. Izstāde nomainījās. Viņiem bija kaut kad... Pagājušajā gada septembri, oktobri, novembri bija kaut kāds čehu kino režisors, kur tu staigā un skaties tos darbus. Un nesaprot... Es zinu, mans brālis bija pagājušajā gada vasarā Rotko muzejā. Tu redzēji viņu un domāji, ka tās mēs... Varbūt, jā. Varbūt tā. Bet tā izstāde, tas bija aizpagājušajā gada rudenī, un tur bija kaut kāds kino režisors, kur tu skaties tos viņu darbus un nesaproti, kā viens cilvēks vispār dzīves laikā var tik daudz saražot. Tur nebija kaut kāds lēles? Noteikti, ka tur bija tur bija lēles. Tur bija es tā gribēju to izstādi, un es neaizbraucu, es nožēloju ļoti, ļoti man kauns. Piedodiet. Tā bija tāds rēti, viena no vispār laikam labākajām kā izstādēm, kādas es redzējis. Un viņi bija kaut kur Daugavpilī Rotko centrā. Nenormāli. Tur viņiem labs tas tā komanda, laikam. Tur tās izstādes tāds jēdzīgs, galīgi. Vienīgi, ka viņas tik reti mainās, viņiem tur nezinu. Nu, kamēr visi aizbrauc uz turieni. Jā, droši vien. Varētu tā reizi mēnesī viņu nomainīt. Kad crazy free. Tad mēs neredzētu. Jo kamēr mēs sataisimies no šeit aizripojam, tur jau pusgads paiet. Nu jā, mēs tā kā iekāpjam šodien autobusā un esam tur pēc 4 nedēļām. Jā. Nu jāsaņemās ir, lai uz Daugavpili aizbraukt. Bet tas jau arī ir ļoti liels peso mainīt izstādīt pēc mēneša. Nu, droši vien, jā, varbūt tad viņiem vajadzētu, nezinu, tirgot viņas, bet tad jau nebūtu labi. Nē, nāks cenšas. Nevajag tirgot. Politikas. Tev ir kāds darbs bijis, Rotko? Nē, tā ir tāda vieta Latvijā, kur es neesmu bijusi, jā. Tad nākamajā varbūt. Es vienu gadu pieteicos, tur bija atvērtais sauciens, pieteicos, bet neuzvarēju. Kā tu domā vispār par galerijām, galerijas scēnu Latvijā? Viņa kaut kā ir mainījusies? Vai? Es nezinu, galerijas varētu vairāk strādāt, lai biežāk, vairāk darbi tiek nopirktējusi. Es nezinu, ko viņi dara. Tur varētu strādāt cītīgāk. Vai arī vienkārši, kā? Mēs sarunu sākām par to, kurš atbildīgs par to. Par sabiedrību. Par sabiedrību, lai paskatās uz mākslu. Viens ir tas, ka mākslinieks pats, bet otrs ir vajadzīgs kaut kāds tas vidējais posms, tas savienotājs. Man liekas, tas nav arī gluži galerists, tas būtu, es gribētu menedžeri.
Nu, jā, ir vajadzīgs dīleris. Menedžers, kurš atrod klientu un iestāst viņam, ka vecīt, tas ir krūti, tas ir tikpat krūti kā Porsche. Tad to vajag. Bet, piemēram, mēs nevarētu kaut kādā sabiedrībā, es nezinu, tur likt paskastīt katalogus. Tā kā Rimi reklāmas, tikai katalogs. Wow. Tas vienalga vajadzīgs kāds pasniegs vai drukāšanas iestāde. Kultūra kapitāla fonds. Kultūra kapitāla fonds. Tas būtu tāds, kāds galerists varētu uzņemties šobrīd. Bezgalīgais kultūra kapitāla fonds. Jā. Kultūras ministrija. Viņiem tagad vajadzētu centrāli tirgu uztaisīt par laikmatīgās mākslas muzeju. Tas baigi palīdzēt. Zini, kas ir? Ir tagad tāds mākslīgais intelekts dzirdēji? Es pamanīju, jā. Un es pieļauju, ka daudz cilvēku mēdz arī neatšķirt feiku no īsa. Par video vai tekstu vai mākslu? Video, foto video. Tekstam tas arī noteikti. Tas ir literātu pārziņā. Tas pats princips. Es nevaru iebraukt, kā to var neredzēt, to sintētiku. Bet tad es pieļauju, ka redzes ir dažādas, un tas ir, ka tu neesi izgājis cauri attēlu vēsturei. Cilvēkam jāiziet cauri kaut kādai attēlu bagāžai, un tad viņš atšķir sintētisku attēlu no dabiska. Viņam jābūt ir pieredzēja attēlu skatīšanā. Jā. Un es nezinu, kāpēc mana āme sūta tos kaķus. Mākslīgā intelekta kaķus. Un mākslīgā intelekta kaķus un brīnumainos zirgus un tam līdzīgi lietas. Jā, es tiešām nezinu, kāpēc viņi man tā sūta. Varbūt tajā paskastītē jāliek tā attēlu bagāža, jo cilvēkam ir šāda problēma, ka viņš vēl uz mūziku droši vien to pašu var attiecināt, kad citi nevar paklausīties Mocartu, citi nevar paklausīties Chopinu, citi nevar paklausīties Terry Riley. Un arī par mūsdienu populāro mūziku. Kur radio tu klausies? Parasti pirmo, vai nabu, vai klasiku. Un tad citreiz griežu visu uz riņķi. Un tad, kad tu glāznā, tev kaut playlistu vai? Man ir playlist, bet man ir apnikuši sūtiet man dziesmas. Bet tādas... Spotify playlist? Man ir Apple playlist. Nesūtiet man dziesmas, jo man ir savādāk gaume. Mums atšķirās gaume. Bet var atšķirties gaume un visās mākslās, un mūzikās un literatūrās. Var atšķirties gaume, bet to atpazīsti augstvērtīgu produktu no sliktu produktu, no vāju produktu. Vajadzētu. Tā varētu. Tas ir tas, ko vismaz skolē ir, mākslas skolē māksliniekiem vismaz ir jāiemāc. Un būtu forši, ja mēs varētu saukties kulturāla sabiedrība, ja mēs to mācētu tā kā plašākās masās. Ja mums būtu laikmatīgās mākslas muzejs, tad tas palīdzētu sabiedrībai? Noteikti. Koncerta zāle? Jā. Es vispār, es esmu tā, pēc to teātri tik ļoti un īstās mākslas, nē. Kā domāju, ja mums būtu Rail Baltica iet cauri Rīgai, tad tas būtu afigēni, es brauktu uz Viļņu studēt. No rīta un vakarā mājās. Jo viņš ātri brauktu? Jā. Viļņā ir laba skola? Es nezinu, man vienkārši... Patīk tā ideja. Jā, patīk tā pilsēta, patīk tā ideja.
Tad mums vajag ātri uzbūvēt. Ātri, pēc iespējas rītā. Gatavu aiziet. Nevis uz Igauniju, bet uz Rīgu. Nē, Igaunijā viņi ir, es esmu, es rados Polijā, es esmu ekspresionists. Tālāk uz ziemeļiem viņi ir konceptuālāki, tad stingrāki. Jā. Es uz Igauniju nevaru. Tad tev vēl baudīgi uz Igauniju nav vajadzīgi, tev vajag uz... Man nevajag uz Igauniju. Nē, man patīk arī Tallinn. Bet mēs jau par mākslu. Bet viņi sauc bišķiņu. Tu ar riteni pārvietojies vai? Jā, ar suni. Jā. Nē, esmu iemācījis sunim braukt ar riteni. Viena draudzene, kolēģe, kaimiņiene, vēl ir kaut kas. Vika ar suni brauc ar riteni. Suns skrien. Vika brauc ar riteni. Tad labāk kā pļauniekos paskatīties, mest katalogus ar mākslu būtu Rail Baltica. Mest mākslu pļauniekos paskatīties būtu realistiskāk iedot kaut kādu attēlu bagāžu cilvēkam, nekā pateikt viņam, lai pļauniekus aizvest uz laikmatīgās mākslas muzeju, pat ja viņš būtu. Tad vajadzētu to laikmatīgās mākslas muzeju vest uz pļauniekiem, nevis pļauniekus uz laikmatīgās mākslas muzeju. Jā. Un tad es tur nekad nebūšu. Neaiziešu uz vienu izstādi, jo tas ir tikpat tālu kā Daugavpils. Nē, mēs jau tajos pļauniekos varam paskatīt to mākslas samestu. Vāc. Tā kā būtu tāds abonements, kurš ir obligāts pļauniekos, bet centrā pēc izvēles. Jo centrā taču ir tavējās studijā. Var atnākt pasīties dzīvējā, jā. Jā. Okay. Jā. Vēl kas latviešiem? Nē, es jau nezinu, kā katrs pats savā kad, nolien viens pats. Man šķiet, mēs ļoti daudz apskatam vietējos māksliniekus. Vajag priecājamies par vietējiem. Piemēram, man šķiet, es pieļauju, ka Latvijas Mākslas akadēmijā mākslas zinātnes nodaļa ir gandrīz tikai par Latvijas mākslas pētniecību. Kāpēc mēs neskatāmies ārpus? Jā, bet tur var arī pārmest, ja šādu demagoģiju sāku veikt, var pārmest ar kaut kādu kārku latvietību vai kaut ko tam līdzīgu. Nezinu. Pasaule ir tik liela un mēs tur ir tik maz. Kāpēc mēs izpētīt katru vietu savā stūrī, bet kur ir kāds ārzemju korespondents, kas pasaka, šis mākslinieks no tās lielās valsts, šis mākslinieks no tās lielās valsts. Treisijai Eminai šobrīd ir teitā izstāde. Rozai Vēlijai ir izstāde Royal Academy. Kāpēc mēs nezinām to arī par, kas notiek Berlīnai, kas notiek Parīzē, kas notiek Ņujorkā, Losandželosā. Kādas ir jaunākās, visspožākās no citzemes zvaigznēm no jaunajām? Mēs esam katrs savā algoritmā, Instagramos. Bet tāda mēdīja, kas to apstītu, man liekas, pietrūkst. Tu tikko uztaisīji saturu tam katalogam. Ok, super. Kurš drukās? Valters un Dakša? Jā, tas, kuram ir printers. Un papīrs. Jā, iesim darbā drukās. Es citreiz arī atjēdzies. Tas nevienam nav vajadzīgs, izņemot mani pašu. Tā māksla. Tas jau ir tas labākais, man liekas. Ne, tas man tas cen tādā, bet kā es varu te drīkstu būt?
Kāds ir, kā tu drīkst būt? Sabiedrībā. Tev liekas, ka mums visiem jābūt ir vajadzīgiem sabiedrībai? Protams. Tikai derīgais, vajadzīgais. Citādi viss ir vainīgais. Bet kā tu domā, ka mums ir jābūt visiem kaut kādai daļai no tiem, kas to civilizāciju pavirs kaut kādā virzienā, jo negribot, ja mēs to darām. Un tad, ja mēs to darām kaut kā konkrēti. Tu domā, tiešām mākslā ir kaut kāds spēks, nevis mēs viņu esam izdomājuši. Man liekas, ka mākslā ir viens no vislielākajiem spēkiem. Mākslā ir viens no vislielākajiem spēkiem. Jā. Vizuālā māksla. Taču tu padomā, tas, ko mēs atveram, pieņemsim, tagad kaut kādā Krievijā ārkārtīgi, viņi ir vienkārši ārkārtīgi profesionāli propagandas meistari, cepurnos. Un tas noteikti, ka nav tikai sakritība, ka viņi ir jau kopš laika gala ārkārtīgi ieguldījuši resursus māksliniekos, rakstniekos, arhitektos, ka viņi ir tur pētījuši. Viedokļu veidošana, ja? Viedokļu un prasmju. Arī viedokļu veidošana. Un tagad viņiem tā lieta visi ir tā kā ārkārtīgi attīstīta. Es nezinu, kā tur tagad ir ar mākslu un rakstniecību. Diemžēl es varbūt tas jākaunās par to vai kā, bet teiksim, kaut kādu tur iepriekšējā gadsimta sākums, aiziepriekšējais gadsimts un viss pārējais. Taču, iedomājies pašu Pēterburgu vai visu. Tas ir tā kā vietējā metropola. Un tagad viņi ir tik prasmīgi to kaut kādas sabiedrības komunālās apziņas stīgu vilcē. Viņi nav pa tiem 100 gadiem to prasmīgi aizmirsuši. Viņi to ir sabojājuši noteikti. Jā. Bet vienmēr sakot, ko es gribu to pateikt, ka mākslā ir milzīga ietekme. Un mums un jau tā ietekme ir lielāka, jo tas rezultāts ir labāks. Un mums, tāpēc arī es par to laikmatīgās mākslas muzeju tev tā pacēlu to jautājumu. Man personīgi ļoti vajag to muzeju. Es tikai nezinu par to, man televizoru skatītāju. Vai viņam tiešām vajag? Vai tā es gribu, lai attaisnotu sevi, es saku, ka viņam vajag. Man liekas, ka mums visai sabiedrībai kopā vajag, lai viņiem vajadzētu. Tā kā viņiem vajag, lai viņiem to vajag. Es nekad nebūtu domājis, ka man māksliniekam... Kas tu tās esi, lai citam cilvēkam pateikt, ko viņam vajag? Viņš pats zina, ko viņam vajag. Viņam neko nevajag. Viņam vajag, lai sieva mājās uztais boršķu, lai automašīnai iziet tehnisko apskati, uzpīpēt un makšķerēt. Un dabu. Enough. Man žēl, ka tā. Es ceru, ka tu tā nedomā, tu tikai tā jokojies. Tu vari tā domāt. Es reizēm tā domāju. Es nezinu. Es nezinu. Es nezinu, vai es jokojos, vai koķetēju, vai tā varētu būt īstenība. Viņš jau domā, ka viņam tas ir vienīgais, ko viņam vajag. Tur jau tā problēma. Un tas, ka mums nav tas laikmatīgais mākslas muzejs, jau ir viens no tiem iemesliem, kāpēc viņš domā, ka tas ir vienīgais, ko viņam vajag. Man tagad viens kolēģis, tāds labs arī draugs, šodien viņš teica, viņam bija jāapseko māja, kurā ir Rīgas mākslas telpa un Gabrāna un Brežas izstāde. Un tad viņš pēc tās, viņam bija jāapseko arī tās telpas, viņš tāds un šodien uz biroju un stāstīja, kā viņam tur ir gājis, ko viņš ir redzējis. Un viņš bija tik ļoti aizrauts ar to, viņš, jā, un cik es par viņu zinu, viņš, nav citādā veidā saistīts ar mākslu īpaši daudz. Vismaz viņš man nav stāstījis, varbūt, kad ir, jā, bet es pilnīgi redzēju, kā no viņas staroja tāda laime un
Jā, viņš staroja. Es tāpēc teiktu, ka tas bija labi, ka viņš tur neaizgāja. Viņam arī ir svarīga tehniskā apskata. Viņš arī makšķerē. Es nebiju uz Gabrāna izstādi vēl. Es tagad domāju, vai viņam man liktos smaga vai jautra? Nu, to brēži vajag obligāti apstīties. Gabrāna jau apmēram, man liekas, ka es vienkārši biju redzējis diezgan, un man jau... Es neesmu baigi daudz redzējis. Es drīzāk esmu daudz relīzes lasījis, bet jā, arī Rīgā visu kaut ko var nokavēt, ne tikai Daugavpilī. Jā, nu par Gabrānu, man vienkārši gribās par to brēžu runāt tik daudz. Es nezinu, kāpēc. Par Gabrānu, protams, man tas likās kaut kas arī tāds īpašs. Bet pie tā jau es pieredzi, pie tā, ka tas ir kaut kas tik īpašs. Tāpēc, ka viņš arī man bija maģistra vadītājs. Un tad es esmu tam tā sekojis pastiprināt līdzi, un tas viss man ir tāds pašsaprotams svarīgs. Bet to brēži es nemaz nezināju, ka viņš tur ir. Un es tur tā uzskrēju virsū, un tur bija tādi... Tas bija diezgan sāpīgi, tā kā tu būtu tur iekšā tajā telpā. Jā, tur bija tāda milzīga zāģa rips. Jā, es to esmu redzējis bildēs, tāpēc es nevaru saprast, kāpēc man uz turieni iet, jo bildēs, kaut kādas zāģa rips. Viņas tev ripo virsū. Ko? Tā zāģa rips tev, tā kā tu esi starp viņām, tu jūties apdraudēts. Tas bija tas tā. Wow. Tā atrašanās tur bija pieredze. Un tad ir tajā kaut kādi, es nezinu, 200-gadīgie, 300-gadīgie Ozola sazāģēti. Jā, tas ir milzīgi. Jā. Tie ir sazāģēti ripiņās. Mākslē. Jā. Es ceru, ka tas koks bija nogāzies pats. Un tad tās skaidas, es tā sapratu, ka tās skaidas, koku sazāģēto koku skaidas ir vēl tā kā pieliktas tādos apļos. Un viss formas ir apļi. Jā. Olimpiskās spēles. Jā. Un tad tā Gabrāna šīs. Ok, tas brēžs apdraudēts. Es tagad lieku kopā, kādu narratīvu tur var būt, un tad mēģinu izdomāt, iztēloties, kāda varētu būt tā aura. Viņš tā ļoti, tas brēžs tā ļoti personīgi, tā kā pilnīgi liekas, ka viņš tev saka kaut ko, ka tieši tev tagad ir viņam jāpiezvana, vai vienkārši viņš tev grib pateikt kaut ko histēriski, ka nevis vienkārši tur, jā, es domāju, šādi. Tas kāpēc māksla vispār ir pārāka par jebkur, māksla, vizuālā māksla ir pārāka par koru un teātri. Interpretāciju daudzās iespējas. Tā, ka tu vari savā galvā sabūvēt 7 paralēli un nesaprast tā disonance, ka tas varētu būt tas, bet tajā pašā laikā kas pretējs un vēl 5., 7. un 21. variants. Kaut kāda kognitīvā disonance iedod māksla. Man liekas, tas ir vienkārši veselīgi intelektam. Tāpēc ir vajadzīga māksla. Visu. Jā, paldies. Jā, labi. Jā. Mēs esam kristietībā balstīta kultūra un nekaunamies no intelekta. Jā. Mēs ar to lepojamies. Uz to tiecamies. Jā, uz intelektu. Jā. Neobligāti uz tā kā kristietība jau mums ir. Nē. Vienkārši šī rietumu kultūra. Jā, tieši tā. Jā. Mums intelekts tas ir, stulbs, tas ir, pats vainīgs. Aktu nabadzīgs. Mēs tev palīdzēsim. Jā. Iespēja robežās. Cik ilgi var to vektoru zīmēt tajā augšu virzienā? Tehnoloģija. Neizbāzi, bezgalīgi. Bezgalīgi. Tikai vienīgi tur
Varam doties mierīgi. Un jums, māksliniekiem, ir tur visu laiku jābakst iekšā īstā lieta. Un tādā veidā tas vektors jādiriģē.